Pēdējā laikā to skaits, kas vēlas nokļūt uz kaimiņu Baltkrievijas Republikas valsti, ievērojami samazinājās. Par to liecina Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes dati. Piemēram, 2015. gadā kontrolpunktos tika pārbaudīti aptuveni 800 000 iedzīvotāji, bet iepriekšējā gadā vairāk nekā 1 miljons. Kopumā plūsma samazinājās par 21%. Visbiežāk ierodoties kontrolpunktā, cilvēki pēkšņi atklāja, ka esot aizmirsuši dažus nepieciešamos dokumentus, piemēram, pasi. Tiek noteikti arī citi pārkāpumi, piemēram, nav tehniskās apskates vai nav speciālās apdrošināšanas. Nekļūst mazāk arī kontrabandas. Šie skaitļi paliek aptuveni vienā līmenī, piemēram, 2015. gads. Tad tika konfiscēti aptuveni 8,5 miljonu cigarešu. Pieaugums salīdzinājumā ar 2014. gadu ir 0,3%. Visbiežāk noziedznieki cenšas pārkraut nelegālās preces pāri zāļajai robežai, bet reizēm brauc arī caur kontrolpunktiem, cerot, ka lielā kontrabandas cigarešu partija nebūs pamanīta. Priekšā vasaras sezona daudzi cilvēki plāno atpūsties pierobežas zonā, kur iepriekš bija nepieciešama īpaša caurlaide. Robežsardzes darbinieki steidz paziņot labas ziņas. Ir paplašinātas iespējas, pirmkārt šo caurlaidi var iegūt caur portālu latvija.lv, otrkārt caurlaidei nav obligāti jābūt līdzi. Robežsargs to jebkurā laikā pārbaudīs pārbaudas režīmā, var to pārbaudīt caur informācijas sistēmu. Tomēr šādai pārbaudei būs nepieciešams ilgāks laiks. Atvaļinājuma sezonas sākumā robežsargi atkal brīdina cilvēkus nepastaigāties pa pierobežas zonas mežiem, jo pat šeit nejauši pēkšņi šķērsojot valsts robežu, sekas var būt ļoti skumjas, pat līdz krimināla vajāšanai.